Esiet sveicināti, dārgie portāla sportcentres.com skatītāji, klausītāji, lasītāji un komentētāji. Atrodamies Atēnās. Mans vārds ir Kristiāns Dilāns, un šodien man pievienojies Latvijas basketbola izlases analītiķis Žants Peiners. Pirmkārt, Žant, paldies, ka atradi laiku. Nedaudz parunāsim par to, kā izskatās Latvijas izlase no tāda advancēto skaitļu puses, bet pašā ievadā vēl tāds drusku nenopietnāks jautājums. Kā spēlētājs spēlēja Grieķijā, pavadīja sezonu Salonikos, kas nepilnas stundas lidojuma attālumā. Kādas ir sajūtas atgriezties? Cik ļoti tev varbūt šī valsts patīk? Kopumā tā varētu būt viena no manām mīļākajām valstīm. Atēnas, godīgi sakot, nekad nebija tā īsti iepazinis. Bija dzirdētas tādas divējādas atziņas. Es zinu, ka Lukam, piemēram, patīk Atēnas ļoti. Citiem cilvēkiem atkal tur sakot nekārtība, varbūt tur ar narkotikām ir liels problēmas un tā drošības jautājums ir aktuāls. Bet es vakar beidzot līdz Akropolē aizteicu. Tiešām ļoti smuka vieta, tie, kas vēl nav bijuši, iesaku aiziet. It kā tāda visiem zināma, bet tiešām tā, man liekas, no tādiem pilsētas kaut kādiem apskates objektiem, būvētiem, cilvēciski būvētiem, tiešām viens no tādiem laikam iespaidīgākajiem. Jā, tiešām forši. Saloniki arī ļoti labas atmiņas. Tur gan, man liekas, tā varētu būt arī foršākā pilsēta Grieķijā, no tāda pietiekami mierīga, droša un arī pietiekami tādā ziņā liela un studentu daudz tur. Tā kā tiešām, nezinu, gan jūra tur ir, tā kā tur viss ir kārtībā tiešām. Ja ķeramies klāt analītikai, kā mēs izskatāmies tādos lielos vilcienos? Es uzreiz tevi daļai pārtraukšu, bet es jau vispār piekrītu uz sarunu tādēļ, ka zinot, cik tu parasti labus jautājumus, cik tu daudz man pastāsti, tad es atnācu uz šejien, esmu vairāk pieredzes apmaiņā, tā ka šis ir podcasts, nevis intervijas, gribētu teikt tā. Es uzmetu acis sinerģijā, es skatos no uzbrukumā, tur praktiski nekādu problēmu, visur ir excellent, kaut kur varbūt very good, bet, principā viss ir, arī pēc rezultātiem mēs to redzam, bet aizsardzībā gan lielākoties visur bija poor vai very poor vai average. Kaut kādi tavuprāt lielākie iemesli, kur mēs buksējam. Jo to rāda skaitļi, bet kā tu to redz laukumā? Primāri mums ir jāņem vērā, ka viņi ir uzmetuši to pašu sinerģiju, tur atverot visur pret mums ar kosmiskiem rezultātiem, gan dribble jumpers, gan spot-up metieni. Principā visi ir bijuši virs jebkādas normas robežām. Tas ir jāņem vairāk kā objektīvs faktors, kas mūsu aizsardzību padara par tik sliktu. Jebkurā gadījumā skaidrs, ka viņa nav laba. Kopumā šī tendence varētu būt kaut kādā momentā saskatām jau no pagājušās gada droši vien Somijas spēles pārbaudas, ko es atceros kā pirmo tādu atskaites punktu, ka mēs ielaižam pa daudz. Un tā mēs arī principā turpinām ielaist pa daudz. Es nezinu, es negribu kļūdīties, bet tā tīri uz sajūtu. Ļoti daudzās spēlēs, ja ne visās bija aptuveni 50 punkti jau pirmajā puslaikā ielaist, vai tuvu tam, protams. Un tas ir tāds indikators, mums ir ātrs spēles ritms un droši vien ar tādu spēles ritmu ielaist 80 jau ir ļoti liels sasniegums. Bet droši vien tiem 50 puslaikā vai 100 spēles beigās, jebkurā gadījumā tas liecina par. Un tie visi pūri atzinumi, tas arī ir kaut kāds. Protams, nevienmēr tā ir bijis šogad laikā, bet excellent uzbrukums mums ir bijis praktiski vienmēr. Vienmēr, reāli. Lukas komandā, man liekas, vienmēr. Es uzskatu, ka viņa uzbrukums ir principā ļoti gan izvēle tā kā paraugs, kā vajadzētu spēlēt. Protams, varētu kaut kādi brīži var izskatīties, ka mēs kaut ko neiemetam un cīnāmies, bet tā ir norma, tā ir gadījies visām pilnībā komandām. Es uzskatu, ka principā uzbrukumā meklēt problēmu nevajadzētu, objektīvu iemeslu dēļ. Un aizsardzība, protams, mēs varam jau pieminēt, tagad jau zināms, ka Rodions nespēlēs čempionātā. Tas ir objektīvs faktors. Skaidrs, ka principā labākās mūsu aizsardzības spēles bija ar viņu. Un arī ar viņu mēs varam izmantot bišķiņ savādākas aizsardzības taktikas, kas arī man kopumā ir tīkamākas, bet diemžēl viņi nav. Un viņš ir mūsu ar atrāvienu galvenā figūra aizsardzībā. Un pagaidām mums nav sanācis pielāgoties un atrast to veidu, kā nostupēt. Plus ir, protams, nākuši pretī meistarīgi pretinieki. Gan Jānis tur vakar izdemolēja, principā mums gan Luka pirmajā puslaikā. Tā kā viena lieta, ka mums jāadaptējās pie spēles bez Rodiona, otra lieta, ka nāk arī pretinieki, kuri varbūt neļauj tik objektīvi mums pat saprast. Zin kā viņi met, piemēram, ārējie met, vispār met ar ļoti augstu procentu, plus tie ir meistarīgi spēlētāji, un tad kaut kādā momentā tu sāc, tas nesanāca, varbūt es pamēģināšu tā, varbūt tā, un tad gan varbūt no spēlētāja, gan no treneru puses mēs
taustamies. Ja? Pie tam mēs daudz strādājam tomēr uz kaut kādā ziņā uz savām aizsardzībām. Mēģinām pamēģināt vienu, otru, trešo, kamēr ir tās pārbaudas spēles. Netik daudz varbūt mēģinām ierobežot tur kaut kādu Jokubaišu, tur kreiso roku vai kaut ko tādu, bet mēs tomēr vairāk varbūt strādājam vēl uz savām niansēm. Bet arī objektīvi jāsaka, ka pagaidām tā īsti līdz galam nav sanācis sataustīt to pavadienu, kur būs tā mūsu atslēga aizsardzībā. Bet ir vēl viena spēle un ir vēl gandrīz nedēļa laika. Es domāju, ka jā, tāpat kā tevi un visus skatītājus, arī mani un visus trenerus un spēlētājus, tas noteikti uztrauc. Un es nesākšu tagad melot, zinu, ka mēs te spēlējam kaut kādas nereālas paslēpes vai kaut kas. Noteikti, ka ir pamats uztraukumam kaut kādā ziņā. Jā. Pieminēja Rodiona iztrūkumu. Šajās 4 pārbaudas spēlēs tā rupi rēķinot, man liekas, apmēram puse sastāva ir iemēģināta pa 3. Tā lielos vilcienā, trešdaļa. Es domāju, ka puse tiešām varētu būt. Kā tev izskatās? Ko saka dati, ko saka tavs acu tests? Kurš tev ir paticis vislabāk šajā pozīcijā? Godīgi sakot, es parasti laikam esmu par to, ka ir jāspēlē labākiem spēlētājiem. Labākie spēlētāji tādā primitīvākajā veidā. Tas, kurš vairāk pelna, tas ir labākais spēlētājs. Šajā gadījumā skaidrs, ka Dāvis būs tas droši vien mūsu pamat trešais numurs. Viņš nosacīt arī visvairāk ir pelna un arī ir droši vien ka labākā opcija. Vai ja mēs runājam par to kā alternatīvu un backupu viņam, tur man skaidrs atbildes nav. Un īstenībā tā ir viena no retajām reizēm, kad, zikā, parasti jau katram ir viedoklis. Tev ir, jebkuram komentētājam būs viedoklis, kuram tur ir jāiet, jebkuram trenerim. Bet, godīgi sakot, šoreiz man tiešām nav stingrs viedoklis, kuram tad būtu jābūt tam pamatam backupam. Es, protams, esmu vienmēr par kaut kādu nedaudz īsāku rotāciju un droši vien es liktu iekšā pa 3 to, kurš jau ir paspēlējis kaut kāds minūtes pa 2 vai pa 4. Nevis liktu atsevišķi jaunu spēlētāju, kā pieņemsim, tas varētu būt, pieņemsim, Mārcis vai Mareks vai ne, kurš vispār nav vēl īsti spēlējis, ja, bet mēs viņu iemetam uz tām 10-15 minūtēm. Un tie ir analītiski, tie mazo minūšu spēlētāji parasti ir neefektīvāki. Tas nav viņa tieši vaina, bet vienkārši tā ir tāda tendence. Līdz ar to es droši vien mēģinātu tur ierotēt spēlētāju, kurš jau ir paspēlējis un kurš ir jau silts. Lai tās minūtes un viņa spēle pa 3 nav kā kaut kas tāds pēkšņs. Bet, kad viņš ir vienkārši pielāgojies, viņš ir pabīdīts vai kaut kā tā. Kurš tas būs, droši vien ir ļoti atkarīgs arī no pretinieka. Cik liels trešais numurs nāk, vai tas ir kaut kāds, nezinu, piemēram, Fontekio, kā mums šodien būs, ja? Vai tas ir kaut kāda cita veida trešais numurs. Viņi ir daudz un dažādi. Un no tā arī droši vien vislabāk varēs saprast to matčapu. Un atkal jau tomēr mūsu tas trešais numurs dažreiz var būt arī iesaistīts kaut kā. Mēs varam, tā kā viņš ir liela izmēra, piemēram, ja tas ir Mareks vai Mārcis, mēs jau atkal varam pabīdīt viņu un tos matčapus būt bišķiņ tādi lokanāki, droši vien aizsardzībā, stratēģiju izvēlē. Ar mazo sastāvu mēs droši vien būsim nedaudz bīstamāki, varbūt kaut kādā momentā uzbrukumā vai pick and rollos vai tādā kreativitātē. No otras puses mums ir vēl Kristaps, kurš arī mīl tomēr izplast laukumu, ja vēl pieņemsim pa 4 kādreiz spēlē Dāvis, tad atkal jau, manuprāt, tas mazais sastāvs varētu būt pārāk uz āru tendēts, tomēr ir jābūt kaut kādiem sāsnēm, katiem ofensīvu reboundiem. Tā kā tās ir tādas manas vispārējās domas, bet tā kā par Rodionu nespēlēšu mēs uzzinājām mazāk nekā 24 stundas atpakaļ. Mēs to B plānu, protams, esam kaut kā domājuši un apskatījuši, bet mēs vienmēr, mums ļoti gribējās, lai Rodions ir un atvieglo visas mūsu problēmas un galvas sāpes. Tā kā tāds viedoklis vēl, viņš pat nav, ne manā īsti galvā, ne droši vien ne treneru galvā vēl nav tāda konkrēta atbilde uz šo jautājumu. Ir tāda opcijas, jā, droši vien kaut kādā ziņā tā taustīšanās tiks turpināta arī čempionāta laikā. Pieskāries to, ka mums var būt sastāvs, kur ir visi 5 spēlētāji, kas spēlē ārpusē, tāds 5-out uzbrukums. Vai neredz, ka šajās spēlēs neliela problēma ir bijusi tie paint touch, jeb sodu laukuma pieskārieni, ka bumba netiek varbūt pārāk bieži tur nogādāt? Jā, tas ir mūsu, principā, protams, uzdevums, un Luka to pietiekami bieži piemin, un arī gārdi kopumā es teiktu, ka bijuši pietiekami agresīvi. Lomašs ir ļoti daudz, man liekas, to darījis. Zoriks tajās minūtēs, ka viņš ir spēlējis, varbūt sev neraksturīgi bieži tomēr to arī darīja. Žagars ir spēlējis maz, bet es domāju, tāda tendence kopumā viņam tā tīri tādā dabiskā līmenī pastāv. Tā kā kaut kur, kā redzi, tur tajā pašā Synergy offensive reboundingā mēs esam pēdējie, protams, pie excelenta uzbrukuma un mazas vispār atliecošajām bumbām. Viņas ir grūtāk savākt.
Bet tāpat kaut ko mēs varējām novākt, kaut kādi momenti, kur tiešām neviens varbūt arī neaizgāja uz to ofensīvu reboundu. Un droši vien tiem džekiem arī ir jāpielāgojas. Ja mēs tomēr esam kaut kādos momentos spēlējuši ar Čavaru, pieņemsim, kurš ir ļoti labs ofensīvu reboundu vācējs, vai ne? Vai tas pats Gražuls arī ir ļoti labi vāc ofensīvu rebounds. Ja tomēr Kristapa tendence ir būt vairāk uz 7-8 metru brīžiem. Tad tiem malējiem, skaidrs, tas būtu atkal varbūt tas jau skanēs stulbi, bet tas būtu Rodions, viņam ir arī dabiska tendence iet katot un vākt ofensīvu rebounds, viņam arī ir labs izmērs tam. Tad varbūt gaidīsim tādus varbūt pārsteigumu vairāk rebounds no džekiem, kuri varbūt ikdienā to nekad nav darījuši, bet kuri atrodas pozīcijās, no kurām ir jāiet uz tiem ofensīvu reboundiem. Droši vien paies laiks arī tās pārbaudas spēles varbūt rāda, ka brīžiem es atceros, tur vienu Dairis savāc ofensīvu reboundu izkapāja. Ja kaut kur vakar tur Žagars pret Jāni uzlic un gandrīz dabūja ofensīvu reboundu. Kaut kas tāds ir jādara, ir jāmēģina. Tā ir visu 5 spēlētāju atbildība, bet tā ir five out uzdevuma lielākā problēma. Jo five out ir kopumā labs spacings, viņš ir efektīvs, bet viņš samazina to ofensīvu reboundu skaitu. Un tā starpība, ko tu pazaudē uz nesavāktiem ofensīvu reboundiem, ir lielāka līdz ar to five out. Spacings, piemēram, NBA pagājušā sezona kopumā viņš bija neefektīvāks nekā jebkurš cits spacings, kaut arī liktos. Kā tad tā, five out taču ir jābūt uzbrukumā super, bet viņš bija sliktāks tikai uz tā, ka fona, ka vienkārši mazāk ofensīvu reboundu. Jo katrs tas cilvēks, kurš aiziet uz ofensīvu reboundu, viņš pieliek tam points per possession diezgan, ir tīpaši jau vismaz viens aiziet, tad 2, 3, tad jau tā starpība nav tik liela, bet vismaz vienam ir jāiet vienmēr. Tā kā tur tā starpība uzreiz tur tuvu 20% points per possession uzbrukumā, tas ir principā kosmos. Ja principā ja tev neviens neaiziet un 0,2 punktus atstāja uz zemes. Protams, kurš iet uz to reboundu, vai ne? Lielāka iespēja tur Čavars savāks nekā Žagars, ja? Un tur jo tas 0,2 ir manāmi, variācija ir liela, bet jebkurā gadījumā ir jāiet un jāmēģina. Pieskāries arī Kristapam. Tu esi laikam cilvēks, kurš Latvijā, no latviešiem vispār ir visvairāk viņa redzējis, arī tā visanalītiskāk skatījies Bostonu. Kā tavuprāt, viņš ir izmainījis mūsu uzbrukumu, vai tur nav zudusi kaut kur nedaudz tāda plūstamība, tas flows, mēģinot viņu atrast postā, un ka tas varbūt nenotiek vismaz pagaidām tā super organiski, jo arī viņš pats izteicās, ka vakar tieši pēc spēles, ka viņam tas spacings nepārāk patīk tajos brīžos, kad viņu meklē, un ka tur ir kaut kādi kati tajos brīžos, ka viņš saņem bumbu un izveidojas tāds tā kā hauss. Lai gan analītiski, man liekas, pēc points per possession viņš bija otrais aiz Lomika. Lomikam tur bija 1-3 ar kaut ko, viņam 1-2. Jā, postops kopumā mums arī tur kaut kāds 1,25 laikam vai 12, tas jau neatceros, bet tas ir ekscelenti priekš postopā. Tā kā principā, ko postops un synergy neierēķina ir entry pass, kuros mēs varam kļūdīties. Godīgi sakot, tur mēs neesam daudz kļūdījušies. Manuprāt, viņas ir bijušas kļūdas, un tās ir sliktas kļūdas. Bet es neteikšu, ka tā ir bijusi super liela problēma. Protams, jau atkārtojoties Kristapam, vajadzētu pēc iespējas biežāk saņemt to bumbu vidū un pēc iespējas tuvāk grozam, tad tur viņš principā ir neapstādināms. Un viņš ir bijis kopumā efektīvs gan visās pēdējās sezonās, gan arī šeit, kad viņš saņēma to bumbu, viss bija kārtībā. Protams, ka tas kaut kādā momentā pabojā flow. No otras puses, ja pretinieki mainās, ko viņi diezgan daudz darījuši, tad tas ir veids, kā mums ir jāizmanto. Un viņš varbūt nav super kustīgs, bet tas ir labākais veids, kā izmantot to un sodīt. Mēs nevaram turpināt dušanu. Vērtu virpulī, ja Kristaps ir palicis ar 1,85 vai 90 aizsargu. Spacings kā tāds, es teiktu, ka kopumā mums viņš ir ok, bet Kristapam arī, protams, ir jāpielāgojas to, ka viņi tāpat mēģinās no aizmugures mesties virsū un limitēt viņu. Viņš kopumā ir diezgan labi sodījis. Man vienā spēlē, kad bija 4 asisti, viņš uzreiz izmet ārā. Ja, bet, arī vakar bija labs tas entry pass. Marekam viņš iedeva postā, tur Jānis nobloķēja ne postā, bet uz skatu. Es teiktu, ka viss ar to bija kārtībā un ir kārtībā. Vienkārši būs spēles kā vakar, kur viņu galvenais uzdevums ir neļaut Kristapam iemest pārāk daudz vai nedabūt to bumbu pārāk daudz. Un kaut kādā momentā viņi kaut ko citu atdos. Viņam psiholoģiski būs jāsamierinās, ka būs spēles arī, ja tu pats vēl neiemet pāris savus metienus, vai ne? Tad droši vien jāpaliek tāpat spēlē, jāatrod savi kati, ofensīvi rebound, varbūt kaut netīrāki punkti. Ja? Droši vien tādi vieglie un daudz punkti būs reti, jo pretinieks tomēr var redzēt, ka viņi vēl to uzmanību viņam un postā viņi arī no aizmugures metās virsū, jo saprot, ka viņam tas pustālais, ja viņš ir tuvu grozam, ir pietiekami bīstams līdz ar to.
droši vien. Bet vairāk varbūt no komandas biedra puses, ka vienkārši iepriekš, piemēram, pasaules kausā nebija tāds spēlētājs kā Kristaps, kuru mēs vienu mēģinām tik ļoti akcentēt, kurš ir pārliecinoši labākais izlases spēlētājs. Un tad, ka tie pārējie varbūt kaut kādos brīžos jūtas nedaudz izsist no ierindas, ka viņam varbūt pat nevienmēr vajag bez bumbas nokustēties kaut kur, bet kaut vai pastāvēt un pagaidīt, kamēr viņš atrisina situāciju un pēc tam vai nu izkiku ārā vai pēc tam iet pēc uzbrukuma bumbas, ka tas varbūt kaut kādā veidā, jo tas būs vēl stagnējošāk, viens no efektīvākajiem planētas spēlētājiem. Tas būs droši vien vēl stagnējošāk, ja visi tā kā stāvēs, jau pret... Sorry, ka pārtrauc negluži, bet vienkārši arī vakar to pašu prasīja Lukam preses konferencē, un viņš teica vispār, ka viss ir ne tikai par spacing, bet arī par timing, ka varbūt nevis pilnībā nekustēties, bet ka tas timing kaut kur vēl meklē. Mēs tur skatījāmies šodien arī tos epizodus un video, godīgi sakot, es tur tādu baigo problēmu tajā visā neredzēju. Protams, ka tu vari apturēt video un pateikt, šajā momentā tev jau jābūt te, tāpēc tas ir sports, tu biji tur, tu nevari pussekundes laikā pēkšņi palikt tur, viņš griezās, un cilvēks nevar 4 metrus pa to laiku paskriet, kur teorētiski ideālā gadījumā viņam būtu jābūt. Un, godīgi sakot, no vakardienas tiem postapiem varbūt nebija tādi, ka viņš tā guva punktus, bet tāpat vien bija piespēle, Mareka nobloķēja, vienreiz bija sods. Vēlreiz, 2 reizes laikam bija sodi, tā kā tie postapi atrisinājās vienkārši ne ar gūtiem punktiem, bet kaut kādos momentos tie bija sodi, vienkārši side out atkal un tā tālāk. Tā kā varbūt liekas, ka viņi vakar tur baigi nestrādāja, bet gluži tā arī nebija. Un kopumā es saku, principā tā efektivitāte postapos mums ir bijis labā, arī Šmitam ir labi gājis, gan kopumā Kristapam ir labi gājis, un arī ņemot vērā, kāds mums ir uzbrukums, tiešām tas excellent atzīme ir tāds vieglākais veids, kā to novērtēt. Tā kā laikam problēma uzbrukumā īsti nav līdz galam jāmeklē. Protams, katru uzbrukumu tu tāpat neiemetīs, un tāpat būs kaut kādā momentā kļūdas. Kādreiz Kristaps kļūdīsies, aizmetīs garām, kādreiz izsitīs vai čupā kāds ieskaries. Tas viss pieder pie lietas. Mēs tā sazīmēt un tā smuki sportā tas nenotiek. Pretinieks tāpat kaut kur nobampo, kaut kur viņš tāpat mēģina viltīgāk nospēlēt. Tā kā būs arī epizodes, kur tas viss izstīsies varbūt, kāpēc mēs tā darām, bet tas pretinieks kaut kādā momentā arī mums piespiež to izdarīt. Jā. Mēs redzam, ka pret pick and rolliem, kur Kristaps ir aizsardzība, tā primārā ideja ir tas drops. Vismaz pēc Synergy man izskatās, ka tas strādā labi, jo pret viņu ir 0,53 punkti apmēram gūti, kas tiešām super labs rādītājs. Kur tad ir varbūt tas, kas nestrādā varbūt ar citiem? Ja ar Kristapa aizsardzību izskatās, ka viss ir kārtībā. Jā, droši vien tā Lietuvas spēle, viņi iemeta kaut kāds pāris floterus un lejapus pret viņu tieši, jā. Un tajā momentā tas lika kaut kādu, varbūt uzreiz kaut kādas izmaiņas izdarīt, un tad kaut kādā momentā spēlētāji sāk varbūt savādāk reaģēt, un man liekas, ka tīri no mana viedokļa varbūt ir vairāk jāuzticās, un nav jādara kaut kāds jāuzticās tam, ka tas džeks metīs to floteru, un pat ja viņi iekrīt 3 reizes pēc kārtas, tā kā mums nav jāsāk varbūt atvērt citas lietas, tas ir tāds mans redzējums uz to dropa aizsardzību, ka ja mēs vēl sāksim te kaut kur bišķiņ palīdzēt, tad izmetīs vēl būs 3 punktnieks, un tad beigās būs gan 3 punktnieks, gan floters, gan sods, gan lejaps, un gan caurgājens. Tā kā tā es to redzu, protams, katrs spēlētājs un treneris to redz savādāk. Es neesmu tad zini, dropa aizsardzības lielākais eksperts, bet mēs pāris lietas piekuriģējām un redzēsim, kā tas šodien strādās. Man ir tādas pozitīvas ekspektācijas, ka tas varētu strādāt šodien labāk. Tā būs mums tāda pirmā atskaita. Pastīsimies, vai mēs tur no tā pūra tiksim, vai below average vismaz, vai šī spēle kaut ko mainīs, bet man ir aizdomas, ka šodien būs labāk. Un tas jau vienmēr aizņem kādu laiku, lai kā, pirms tam mēs to dropu īsti sedzām nebaigi bieži un bija citi izpildītāji. Tad šoreiz mums tā ir jātaka pamata aizsardzībai ar Kristapu. Tad, protams, ir bišķiņ jāadžastojas gan mums, gan komandai, gan pārējo cilvēku reakcijai. Viņi ir atšķirīgi, kā mēs spēlējam pirms tam kaut kādu šovu vairāk varbūt. Un šobrīd arī maiņas mēs iemiksējam iekšā ik pa laikam. Un arī tā reakcija pie maiņām arī ir pārējo spēlētāju reakcija jābūt bišķiņ savādāk. Atkal tā distance, cik daudz, kur palīdzēt, kur nepalīdzēt, kur ir mismeši, kur nav mismeši. Tā kā taustamies, bet saku, man ir pozitīvs aizdoms, ka šodien būs labāk. Protams, jau atkal būs spēles pret tādu nosacītu Jokiču, kur tu vari droši vien mēģināt visu, kas tev pasaulē ir izdomāts, un viss iztīsies slikti, un varēs vainot droši vien spēlētājs, un Kristapa vēl kāda, bet ir arī objektīvi faktori, kā Luka spēlē tur Rīgā pirmo puslaiku, vai Jānis vakar spēlē, droši vien
arī Rodionam, vai kur mēs tur labāko aizsargu varam pasaulē varbūt iedomāties. Tādos momentos visiem ir grūti, kad viņi spēlē tā. Un, zin, kā Lukam arī tur patīk Rīga pilna skatu pārējiem. Tas bija paredzami, tu varēja redzēt, jau ieslodoties, ka Luka taisīs šovu. Nu, tā kā droši vien arī tādā ziņā mums tas kaut kādā ziņā palīdzēs, ka mums ir pilna arēna, bet arī visām tām zvaigznēm, kas būs Rīgā, viņiem arī tas iedos kaut kādu papildus to efortu. Un, bez tāda Rodiona, kurš ir mūsu acīm redzamākais stoperis, tā 1-1, var rasties problēmas, tad sākās palīdzības, un tad jau tas domino efekts aiziet uz to, ka kaut kur mēs visur kavējam bišķiņ un tā. Tā kā, nav tāda viena atbilde, nav ne trenerim, ne man, ne tev, ne skatītājiem. Jā, mēs varam visi taustīties, bet pareizā recepte vēl nav pagaidām izstāsts, kā atrast. Pieminēja arī mājiņas aizsardzību. Kā tavuprāt, Rodions noteikti viens no vispār labākajiem, ar ko arī spēlēt Sviču. Kā tu redzi, kā tajā varētu izskatīties? Vai Mareks, vai Mārcis, vai jebkurš cits pa 3? Un vai tas mums nepaver kaut kādas lielākas opcijas svičot arvien vairāk, ņemot vērā to, ka varbūt ar Rodionu sastāvā viņu nomainīt kāds mazais pa 3, piemēram, un tad sanāktu spēlēt ar 3 mazajiem? Jā. Noteikti tā ir opcija, bet tā lielākā starpība, jo mēs tur pasaules kausā salīdzinoši daudz mainījāmies, bet tad Gražuls bija galvenais. Ar Gražulu mainīties tā kā loģiskāk. Ar Kristapu pagaidām mēs it kā nemainamies. Es domāju, ka tā arī ir viena no opcijām, bet pagaidām mums primāra aizsardzība ir drops ar viņu. Un līdz ar to varbūt, vai tas ir Mārcis, Mareks vai kurš sec tur to 3. numuru. Visbiežāk jau tāpat Gārds spēlēs laikam ar 5. numuru to pick and roll, līdz ar to tas, kas sec to 3. numuru, varbūt nav tik būtiski. Tu domā, viņi uzlikt uz Gārdu? Ja ir kāds, piemēram, tāds ball handling wings, piemēram, es redzu, kā Guduričs varētu spēlēt pick and roll. Viņš ir it kā pa 2 vairāk spēlē, bet viņš ir 3. numurs. Jā. Osmans, piemēram. Kopumā mēs jau droši vien arī mainīsimies ar 3 un 5. Es nojaušu tādu pick and roll nav bijuši daudz šobrīd. Ar Mareku, Mārci un Kristapu. Es nezinu, vai Mareks ar Mārci pirms vispār spēlēs, tā kā to mums arī vēl jāsaprot ir. Bet es domāju, ka tā ir opcija. Viņus arī droši vien kaut kādos momentos var uzlikt uz gārdiem un visur mainīties. Bet jāsaprot, ka maiņas šajā čempionātā droši vien mazāk nekā pasaules kausā. Tie ir tāpēc, ka Gražuls un Kristaps ir bišķiņ atšķirīgas personālijas. Kaut arī, es jau neesmu slēpis, ka esmu maiņu kopumā fans. Es droši vien gribētu arī redzēt, es domāju, ka Kristaps varētu tikt galā 1-1 aizsardzībā, bet es arī saprotu, ka tomēr tas viņu varbūt kaut kādā momentā vairāk nogurdinās, varbūt vairāk kaut kādi sodi var gadīties, un tomēr tas rim protections un dropā it kā jau ir tā loģiskākā izvēle. Iepriekš arī gan šīs sarunas gaitā, gan arī vispār citur esmu minējis par to, ka jādod spēlētājiem tās vairākas minūtes, lai viņš iespēlētos. Kā tu vispār raugies uz nosacīt tālāko rezervi? Tur Kārļa Šiliņa, Mareka, Ķilpa, tā paša Mārča, tādiem īsiem, tādiem cameo tipa iznācieniem. Tev kā trenerim, kā analītiķim, tas krietni sarežģīta dzīve, ņemot vērā to, ka tie dati varbūt neienāk uzreiz objektīvi. Jā, tur principā nekādas secinājumus par to izdarīt īsti nevar. Tas ir vairāk tādā sajūta līmenī, kā trenerim patika tā enerģija, kas iegāja vai ne. Skaidrs, ka viņi ir jāpatausta tie spēlētāji, ja viņi šeit ir. Arī kaut kādā momentā mums jālimitē to līderu minūtes. Kādam varbūt šodien pārslodze, kādam kaut kas sāp, citam tur kaut kāda saindēšanās klepus, es nezinu, vienalga sasitums, tajā pusotru mēnešu griezumā katram kaut kas tur var gadīties un tās minūtes ir jālimitē. Tāpēc arī tie džeki, tās maiņas ir šobrīd tāds, ļoti ceru, ka turnīrā mums būs tāds, pirms pasaules kausa rotācijas man likās ideāls. Viņas notika tāpēc, ka bija arī kaut kāds traumas vai ne, vai spēlētājs, kurus īsti neizmantoja tā kā vispār, tad tā rotācija bija tur 8-9 cilvēki. Un, principā, droši vien, ka manā ideālajā pasaulē tā mēs arī spēlētu Eirobasketā. Bet ir neparedzēti gadījumi, sodi, mačapu maiņas, kaut kādi varbūt ļoti neveiksmīgi tur traumas sasitumi vai sniegumi varbūt. Kā būs, to mēs redzēsim, bet droši vien, ideālajā pasaulē, lai man nepatīk, ja kāds tur uz 2 minūtēm tā tiek iemests, ļoti grūti ir sevi parādīt no labākās puses. Varbūt tie ir pavisam tādi kaut kādu uzdevumu, kaut kādu sodu uzsist vai kaut ko, tad tādu varbūt kaut ko, bet tas tā arī.
Tad, kad bija pie mums ūdenszeļos, tas bija šķiet māja beigas, jūnijas, teica, ka vēl neesi skatījies neko par pretiniekiem. Kā ir tagad, cik vispār noslogots ir tavs grafiks un cik daudz tu esi redzējis? Redzējām, vakar Turcija apspēlēja Lietuvu, tur sērbi daudz spēlējuši, Igauni arī pret Zviedriju bija vēl daudz spēļu. Jā, godīgi sakot, es tāds pilnu spēli vēl laikam pat nevienu par pretiniekiem grupu, nē, es vairāk skatos tomēr mūsu primāri, un tad es paskatos, pret ko mēs spēlēsim. Un tad pēc spēles jāpastāst, protams, ka jāsaskaita, jāsavelk tās lietas, kas nav synergy, kas ir manuāli jāsavelk. Par pretiniekiem, ņemot vērā to mūsu to dropu un vīka aizsardzību, ko mēs tur taisam, tad es paskatījos tās personālijas, tā tīri no pick and roll efektivitātes viedokļa, kurš pa labi vairāk, pa kreisi, kurš met vairāk, kurš iet tā kā, lai tu varētu aptuveni prognozēt, tos pretinieku līderus, kas būs čempionātā, Larkins, tur Bogdanovičs, tie, kas pick and roll ballhandleri, vai ne? Tad, principā, tas ir tas, ko es jau iesāku darīt, bet droši vien būs saspringts tas pats čempionāts, jo nav tik daudz laika, lai jau tagad, pie tam vajag vairāk tās pārbaudas spēles, lai viņi nospēlē, un tad var kaut kādus tos objektīvākus secinājumus varbūt izdarīt par pretiniekiem arī, jo nav tik daudz dati par to, kā spēlē tur Bogdanovičs ar Jokiču, vēl viņi spēlē katru gadu, bet Turcijas izlase arī tomēr brīžiem kaut kur ir spēlējuši, kaut kur nav spēlējuši šajā sastāvā. Ir arī jaunpienācēji, tāpat viņam tur tas Bona vai no 76ers un Igaunijas sastāvs ir tāds arī eksperimentāls, līdz ar to gribētos, lai ir vairāk tās spēles, un tad var izdarīt kaut kāds vairāk secinājumus, jo balstoties uz datiem, jo es tomēr vairāk tos datus, es tā kā, ja es nostīšos ar aci, ko es pēc tam atnākuši teikšu, man liekas, es neesmu treneris, kuram ir piešaut acis, lai es kaut ko saku, es varu vienkārši sagatavot datus, bet lai ir dati, tad vajag bišķiņ vairāk datu apjomu, līdz ar to es tā kā daļai, var teikt, novelku, kamēr tas pārbaudas spēļu daudzums būs sakrājies, un tad mēģināšu tos datus kaut kādus. Pirms šodien tikai tās visas mūsu pēdējās 3 spēles ielikt Synergy. Viņas pirms tam bija viena. Es arī domāju, ka es ar arēnu Synergy kameras salūzuši, bet šodien vismaz tā sadaļa jau bišķiņ ir atvieglota darba. Kā manuāli to visu skaitīt ir daudz grūtāk. Bet tu jau biji sācis skaitīt? Jā. Pēc katras spēles, principā, jā. Bet tāpat Synergy daudz tev iedot precīzāk datu un salīdzinājumā ar citām komandām uzreiz iedot. Kā citām pārbaudas spēlēs, ja tas uzreiz atvieglo darbu. Vai tiešām tas ir tik slikti salīdzinājumā ar citām komandām, vai tiešām šis ir tik labi, tā kaut kā. Kurš ir Rīgas grupas labākais pick and roll spēlētājs? Vai tas varētu būt Zoriks? Rīgas turnīra? Tā grupa, kas Larkins, Avramovičs, Bogdanovičs, jo Zorikam bija Francijas sezonā ļoti labi rādītāji pick and rollos. Jā, es droši vien, tas būtu, droši vien, ka nē, Lomašs jau pirms arī tajā, vismaz Rīgā tur labi nospēlē, un mēs nesalīdzināsim viņu tāpat, tas ir Larkins, Bogdanovičs, tie tomēr jau tāda, kā minimums Eiropas droši vien zvaigznes, mūsu džeki, tāda zvaigznes status, un varbūt Žagars ar to top 10 to simbolisko piecinieku kaut kādā ziņā iegūst, bet droši vien tādā īsti, es to tā neredzu laikam, bet tas, ka mūsu džeki kopumā, manuprāt, diezgan labi izmanto, piemēram, pick and rolls ar to pašu Kristapu, un viņi diezgan agresīvi atrod sev iespējas un nebaidās, man liekas, tā ir tā kā laba zīme kopumā, ka mēs nemeklējam tikai Kristapu parastā pick and rollā, tā kā es domāju, ka ar to mums visticamāk arī nevajadzētu būt problēmām. Principā patīk gan Žagars, gan Zoriks, gan Lomašs, kā viņi rada to agresivitāti uzbrukumā un viņu tās opcijas kopumā, jā. Starp citu, kā tev patīk Kristaps tā saucamajā short rollā. Es redzēju Twitterī tur no tām pāris epizodēm, kur bija Lietuvas un Slovenijas spēlēs, kur viņš atdeva tās piespēles. Tur Atlants fani jau bija stāvā sajūsmā, ka viņi tikuši pie tāda point center. Jā, kā katra spēle ir. Kopumā es domāju, skaits, Jokičs ir Jokičs, ja, Kristaps arī droši vien nekad tādu baigo piespēlēšanu nav izcēlies, bet man liekas, ir daudz noprogresējis ar lēmumu pieņemšanu postā, ne tikai gūstot punktus, bet arī atrodot partnerus, un man liekas, pārējie džeki arī diezgan agresīvi nokustās, es kopumā pat teiktu, varbūt vakar nebija tā veiksmīga spēle, viņi nesanāca gūt tos punktus, ja, bet kopumā es teiktu, ka kustība ir diezgan laba, džeki meklē savus variantus, aktīvi nokustās, es droši vien neesmu redzējis daudz komandas, kuras tik labi
un aktīvi 4 pārējie cilvēki kustās, kad kāds posto. Es teiktu, ka tas varētu būt pat mūsu drīzāk pluss nekā mīnus. Vakar uz tam 4-5 epizodēm nesnāca tieši viņam pašam tur gūt punktus. Jā. Tad, kad biju uz šūta raundu pirmajā dienā, kad ieradāties Grieķijā, tad runāju ar treneru Čoderu. Viņš teica, ka treneris Gailīts, kurš bija atgriezies no Minhenes, vēl nebija padalījies ar nekādiem savām pārdomām par to redzēto. Vai tagad viņš ir padalījies ar kaut kādu informāciju un bijusi kaut kāda apspriedze, jo tur tomēr trīs pretinieki bija? Jā, mēs tā minimāli kaut ko izrunājām, bet tas vairāk tādā bija sarunu tēmā, tādā, vaibā. Tomēr vairāk šim treneru kolektīvam Lukam kā tādam vairāk patīk gatavoties tomēr dienu no dienas, koncentrēties uz sevi. Nāk pretinieks, mēs tur 1-2 dienas varbūt pirms sagatavoties. Tā kā turnīrs ir ļoti salīdzinoši saspiests, tad, ja mēs tur, sāktu tagad gatavoties Turcijai, tad baigi lielā starpība būtu, ko mēs sagatavotu Turcijai un salīdzinoši citām visām komandām. Un tad tagad nosacīt jau sākt iet Turciju un, piemēram, Serbiju un tur Igauniju. Arī laikam nav baigi realistiski, jo visi ir baigi atšķirīgi tie spēles stili. Līdz ar to laikam jau tādos turnīros ir tā tendence vairāk domāt par sevi un pielāgot kaut kādas nianses pretiniekam, nevis domāt kaut kādu kardināli jaunu plānu uz katru pretinieku. Arī, ja mēs par to pašu analītiku runājam, un tādiem NBA arī, cik es esmu runājis ar analītikiem, tad principā tie dati rāda, ka labāk ir spēlēt savu vienu aizsardzību un slīpēt viņu sezonas gaitā, nevis mēģināt pie katra spēlētāja vai spēles laikā pielāgoties vai kaut kāda taktikas beig mainīt. To var darīt dažreiz playoffos, bet kopumā tāpat tie dati rāda, ka labāk ir spēlēt, ka visi zina konkrētas situācijas jau ir bijušas vairākas reizes, un tu zini, šis džeks to dara, šis to, tu tā kā vairāk jau pierodi, un tam, tā ir tā kā labāk efektivitāte nekā, šim džekam mēs darīsim to pret to, mēs to, un tad es domāju, ka tas bija tas, es nepamanīju, es domāju, ka viņš darīs to, un tad beigās tu to atbildību, nezinu, kurš tad bija beigās vainīgs, un tā atbildība kaut kur tiek pazaudēta. Tad, kad tu spēlē savu aizsardzību, tu vari konkrētāk salikt visu pa plauktiem un noslīpēt. Un tad noslēdzošie divi, vai tev ir skaidrs no analītikas, kas ir tās labākās pretzāles Jokičam un Šengunam, tādiem diviem? Skaidrs, ka tur nav tāda super laba risinājuma, bet vismaz kaut kur viņš ir ievainojams. Es atceros, man liekas, šogad, vai tas bija šogad, tas bija regulārajā sezonā, kad Lakers, man liekas, darīja kaut ko interesantu, ka viņi tā kā ņēma no priekšas. Kaut kas tam līdzīgs, tur precīzi neatceros, bet viņiem bija tas, ko viņi tur J.J. Redick darīja, tas bija diezgan, vismaz izskatījās diezgan efektīvi. Jā, es pēdējo grāmatu lasīju, tur bija kaut kāda statistika ielikt, ka, piemēram, tur Lillardam, Tanderā bija visefektīvākā aizsardzība pret viņu karjerā. Viņu tur bija par kādiem 11% efektivitāti, liekas, wow. Jo Lillardam vai Tanderā kaut kāds bezsakars, vai ne? Okay. Un tad tur bija arī pētīts, piemēram, ko labāk darīt ar Lebronu, padarīt viņu par piespēlētāju vai par skoreru. Tur pēc visādiem objektīviem faktoriem salīdzināts, un tur izrādījās, ka principā labāk padarīt Lebronu par skoreru, tad tur 7% efektīvāk. Tāda stratēģija ir. Protams, nesākšu teikt, kā tik vērtēs, tas, ka tur bija tas jāņem in consideration, tā kā nevar tā vienkārši pateikt. Zin. Un pēdējais teikums tajā nodaļā bija, pētot Jokičus, izrādījās, ka viņš ir pietiekami labs gan guvējs, gan piespēlētājs. Un tas, protams, man tā bišķiņ sarauktināja, jo es cerēju, tur pēkšņi, pa 7% tur, piemēram, izdevīgāk tur tā un tā, un tāds, viss, principā, var jau nodot treneriem informāciju, un tad mums kaut kāds atskaites punkts, ko tad ar viņu darīt. Un tad vismaz tu sadzīvo, kā būs, tā būs. Bet ja viņš ir pietiekami labs gan tajā, es godīgi sakot, nezinu, jo ar viņu, ko tur reāli. Tā kā viņš, principā, pret visām aizsardzībām atrod pretzāles. Man ir pavisam tāds, principā, stulbs ieteikums. Zin kā parasti arēnās tur ir kāda sponsoru mašīna vai kas. Tur būtu kaut kāds zirgs jāieved, lai viņam tur uzmanību novērš. Bet to, ko tu stāsti, ka viņi sedz no priekšas arī Boston, man liekas, mēģināja Drew Holiday likt viņam virsū. Un arī apgrūtināt to ķeršanu un tad ar to aktivitāti mēģināt traucēt. Un tad, piemēram, nostīt Kristaps ir tas rim protektors, vai ne? Vai tas ļoti labi nostrādājas? Nevar teikt. Tā ir viena no opcijām, ko es tādā, savā tur varbūt galvā biju iedomājies, ka varbūt var uzlikt Rodiju virsū. Viņš tur tagad ir tiešām tādā, fiziski viņš liels jau.
un viņš ir ļoti nepiekāpīgs, tad viņš varbūt varētu kaut kādā momentā kaut kur izsist. Viņš ir ļoti tāds, nekaunīgs. Rodions šajam, man liekas, pasaules kausā 2 reizes pie centra izņēma ārā bumbu. Tas reti, kurš tā kaut ko tādu vispār iedomājas, ka var izdarīt. Un tad viņš arī varētu būt tāds, kas nosacītam Jokičam kaut ko varētu izdarīt, varbūt tādu nestandarta. Šobrīd es nezinu, viņi dablos tur uz Serbijai droši vien ir pietiekami daudz to labo metēju, un viņi zina, kā nokustēties bez bumbas. Tā kā met viņš, es nezinu, es arī tādu grafiku redzēju, tādu non-restricted area push shots vai floaters. Un tur visi NBA, piemēram, kas daudz ir metuši, vismaz tur, nezinu, par karjeru 500. Visi ir kaut kādā tādā, un Jokic ir vienkārši te pašā augšā. Viņš tur met gandrīz vai par 10% efektīvāk tos metienus, efektīvi field goal percentage nekā jebkurš cits NBA, jebkad ir metis. Skaidrs, ka sezonas griezumā ir tur gan Vučevičs, gan Hartensteins no tādiem gariem ir labi metuši. Tur Tyus Jeroms šogad ļoti labi uzmet arī tos metienus. Bet tādā karjeras griezumā... Regulārajā sezonā tikai Tyus Jeroms. Tas gan, jā. Bet tādā, kas ir izmetuši jau pietiekami lielu apjomu, viņš vienkārši ir nereāli. Tas, kas viņam ir tas touch tuvu grozam, kas padara viņu spēli tik tādu vieglu kaut kādā ziņā. Tie metieni nav nemaz tik viegli. Zini, tur no tāda metra pusotra. Trajektorija. Jā, tā, ka viņš kļūst diezgan imūns pret tādiem labiem rimprotektoriem, jo viņš met tiešām šitā. Jā, viņam arī tas vispār metiens ir tāds bišķinies galvas. Tie floateri varbūt ne tik ļoti, bet arī viņš gan ar 2, gan ar 1, kad met. Tie metieni likās viņam tik viegli, bet viņi reāli nav viegli. Es zinu, kas jebkurš, kurš spēlēs basketbolu un pieiet pie tā no metra pusotra, pamēģināt tā visu laiku to bumbu. Nav viegli. Viņam tas touch ir viena no tādām varbūt nenovērtētākajām viņa īpašībām. Bet var jau teikt, ka viņu tur nedrīkst laist iekšā. Viņš ir pietiekami liels, gudrs, spēcīgs. Jā, pret zāles, pret viņu atrast. Viņš tur play-offos bija spēles, ka viņš 3 punktniekus slikti uzmeta pret Mēs to pašu Oklahomu, jā, laikam. Bet te ir atkal bišķi tuvāk tas 3 punktus. Jā, kopumā viņam labs metiens, bet vismaz tur ir kaut kāda variācija iespējama. Zin, tām trojkām, arī Dāvis Bertans var uzmest 0-9. Un arī Jokič noteikti uzmest un aizmest Stefs Karijs, un jebkurš var aizmest daudz metienus. Tā varbūt ir tāda vieta, kur var cerēt uz veiksmi, jo, droši vien uz veiksmi cerēt, ka viņš tos no metra metīs garām daudz pēc kārtas. Tā ir ļoti, laikam, maz iespēja. Un kā tu redzi Šengunu, jo mēs redzam, ka viņš principā sezonu no sezonas progresē. Varbūt pagājušā sezona tā bija labāka komandai, viņam varbūt statistiski nebija atkal tāds vēl viens solis uz priekšu. Redzējām arī, ka viņš tur vasarā ar Fredu Van Vlītu Stambulā daudz trenējās, kā liek klāt to metienu. Un skaidrs, ka viņš nebūs tāds, kāds viņš bija Rīgā pirms 3 gadiem. Kā tu redzi, varbūt ir turki kaut ko pastāstījuši to par viņu? Man ir viens čoms, kurš tur normāli man visu stāsta, pēc kādas pārbaudas spēles. Viņš ļoti progresēja, tiešām strauji, viņš jau salīdzina, viņš taču arī ir jauns, cik viņam var 23? 2002. gads, jā, 23, jā. Viņš ir jauns, viņš tiešām progresēja. Kopumā es teiktu, ka tās spēles, ko Kristaps pret viņu NBA spēles un arī šeit Rīgā, Kristaps pret viņu labi izskatījās. Bet būsim reāli, tagad saka, tas notika pirms 2-3 gadiem. 22. gada augusts. Un šīs spēles pat, kas bija NBA, pieņemsim, tas arī jau pa šo laiku Šenguns ir vienkārši briedis un iemācījies un sapratis daudzas lietas. Līdz ar to es domāju, ka šoreiz būs daudz grūtāk, lai arī kopumā man tas matchups vienmēr pirms tam likās labs. Būs daudz grūtāk, bet tā kā viņam tāpat ir 23 gadi, viņš mēdz pieņemt jocīgus lēmumus, viņš mēdz kaut kādā ziņā ķermeņa valoda vai apvainošanās skriešana aizsardzībā. Viņš ir ļoti labs. Bet es redzu pietiekami bieži viņam arī sliktās dienas, kuras Jokičam esmu redzējis pāris pa visu dzīvi. Tad Šengunam viņas ir biežāk. Līdz ar to viņš var izskatīties briesmīgi labi arī. Tiešām viņam tas apsaids ir ļoti labs un augsts. Bet tā nav norma, ka viņš spēlē konstanti un ļoti labi katru dienu. Tā nav norma. Tā kā tā ir tāda, tur es redzu kaut kādu Kristapa iespēju viņu limitēt. Tie ir 1-1 arī. Vai arī, es nezinu, Gražuls vai Šmits, es domāju, kaut kādu var iedot viņam bišķiņu pretspiedienu. Plus viņš, tā kā tu saki, viņš trenējas tur uz mētienu, viņš trenējas to, un tad viņam ir tendence uzmest kaut kur pustālu, kaut kur 3 punktu. Tad manā ideālajā pasaulē tad varbūt viņu kaut kā var patestēt vai kaut kā paprovocēt uz tādiem metieniem. Tas tā pajauks kaut kādā ziņā arī viņu komandas ķīmiju, man šķiet, tā. Man liekas, arī pirms drafta procesā diezgan aktīvi vispār tika izcelts, ka viņš esot tāds viegli izvedams un ka viņš varbūt mentāli nav tas stabilākais. Tādu es esmu redzējis arī tīri ar atsekojas spēles, ko esmu redzējis dzīvē. Liekas, ka tā varētu būt taisnība. Varbūt viņš briest un paliek noturīgāks arī mentāli, bet vismaz līdz tam tādas epizodes bija pamanāmas.
Labi, un pavisam noslēdzošais var droši neizplūst, bet un skaidrs, ka gala lēmumu pieņems Luka, bet vai tev tas 12 ir plus mīnus skaidrs? Ko visi, ko sabiedrība uzzinās 27. augustā, jūs varbūt nedaudz ātrāk. Es domāju, viņš bija skaidrāks, kad bija zināms, ka Rodions, es saku, pagājuši mazāk par 24 stundām. Es domāju, ka viņš ir skaidrs laikam arī treneriem. Es nojaušu, ka ir. Bet es gribu nelielu piebildīt, jo arī piesaukšu atkal Eksus. Tur tu stāstīji par pasaules kausu un to, kā bija viens stabilais džeks, kurš pēc pēdējās spēles izmainījās. Vai šodien varētu tādā ziņā kaut ko arī pamainīt, tavuprāt? Man aizdomas, ka šogad viss ir tā kā skaidrāks, tāpēc sajūtu līmenī. Tobrīd bija vairāk tādi varbūt vārdi, kuri it kā jā, it kā nē. Tad šobrīd tā izvēle vairāk ir starp spēlētājiem, kuri visticamāk tāpat ļoti maz spēlēs, un varbūt viņi arī nav ar tādiem varbūt vārdiem vai CV. Manuprāt, tā es negribu nevienu galīgi nerespektēt vai kaut kā tā. Bet man liekas, ka šogad tā izvēle ir vieglāka. Es tā kaut kā to redzu un jūtu. Tā kā super, liels tev paldies, Žani, kaut kur apmēram pusstundā tikām cauri, un lai izdodas gan šovakar, gan arī Eiropas čempionātā. Jā, paldies.